Esiet sveicināti podkāstā Valmierīgas sarunas, kur šodien esam aicinājuši vairākus, vai precīzāk divus ekspertus, aprunāties par to, kas ir sociālā noturība, kas vispār ir noturība, kā mēs varam skaidrot šos terminus un kā tos iekļaut kopējā gan kultūras programmās, gan arī vispār mūsu procesos pašvaldībā kopumā. Iemesls šai tikšanās reizē ir tituls Baltijas jūras reģiona kultūras pērle, kuru pagājušā gada nogalē saņēma Rūjiena līdzās 3 citām Baltijas jūras reģiona pašvaldībām. Tāpēc esam aicinājuši studijā Inesi Vaiveri, kas ir Lapas Latvijas platformas sabiedrības attīstībai direktore un Vidzemes augstskolas docētāja un sabiedriskā aktīviste, kura domā un dara tādās tēmās kā ilgtspējīga attīstība, sabiedrības noturība un cilvēku atbildība. Sveika, Inese! Sveiki! Un vēl mums pievienojās Madara Seile, kas ir Valmieras novada pašvaldības kultūras pārvaldes, kultūras projektu vadītāja un šobrīd Rūjienā ievieš sociālās noturības plānu Baltijas jūras reģiona kultūras pērles titulam. Sveika, Madara! Labdien! Es esmu Liena Jakobsona, pārstāvu šajā projektā Vidzemes plānošanas reģionu un esmu viena no projekta ekspertēm. Tātad varbūt sāksim ar to, ka es aicināšu Inesi nedaudz ieskicēt un pastāstīt vairāk, kas vispār ir noturība, ko šis jēdziens paredz un kā mums par to domāt un runāt un stāstīt plašākai sabiedrībai. Noturība pirmkārt ir process. Mēs nevaram nekad būt īsti gatavi kādai krīzes situācijai, jo krīzes situācijas ir ļoti mainīgas. Varbūt mainīgi apstākļi, cik tā ir ilga, vai tas notiek kādā lokālā reģionā, vai citi var nākt palīgā, vai kā. Bet jebkurā gadījumā noturība ir gatavība krīzes situācijai, un tad, kad krīze iestājas, tad mēs varam noturēties, arī atjaunoties un arī attīstīties. Tādā vienkāršā veidā to varētu skaidrot, ja mēs iemetam bumbiņu tīklā, tad bumbiņa nevis saplēš tīklu, bet tīkls spēj to noturēt un bumbiņa atlec, un paliek. Tas būtu tāds vienkāršākais veids, kā es skaidrotu, kas ir noturība. Kā var būt, zinot to, ka vārdi projekts un noturība šobrīd ir tādi, un arī ilgtspēja, viņi ir tādi ļoti populāri un plaši izmantot, tā pašā laikā vai lielākā daļa sabiedrības spēja viņus uztvert un spēja kaut kādā veidā iekļaut savā ikdienā un savā ikdienas pieredzē, kā tu to saredzi un varbūt kā mums tam pieiet vienkāršāk? Interesanti, ka ilgtspējai arī nav atbildes. Ilgtspēja īstenībā arī ir process, jo mēs esam pētījuši kopā ar partneriem, arī tā skaitā Baltijas jūras reģionā, kā padarīt kopienas organizācijas ilgtspējīgākas, un arī tur izrādās atbilde ir procesā, ko mēs darām ikdienā. Un tā atbilde patiesībā ir vienkāršāka nekā tā var šķist, jo ja mēs skatāmies, kas padara kopienu noturīgu, tad tie ir kopienas resursi. Pirmām kārtām, ka mēs saprotam, kur mūsu kopiena mēs esam, kas mums kur atrodas. Kur mums atrodas, avotiņš ūdens ņemšanai, ja nestrādā elektrība un nav, piemēram, pieejams ūdens. Kādam cilvēkam ir telpas, kādam ir kādi materiāli resursi, kādas ir prasmes, piemēram, mēs esam kopā kaut ko darījuši un sapratuši, kurš labi māk rīkoties ar zāģi. Elementāras vajadzības patiesībā krīzes situācijā, ka mēs atceramies, kas notika, kad bija lielā krusa, tad zāģi kā reiz bija ļoti vajadzīgi un cilvēki, kas māk šos kokus nozāģēt ātri. Līdz ar to tas, kas mums strādājot ar šīm scenāriju izspēlēm kopā ar kopienām, arī par dažādām krīzes situācijām, ir izkristalizējies, ka īstenībā svarīgākais ir kopā darīšana. Nevis tā kā prātuļošana vai plānošana, seminārošana, projektu veidošana atsevišķu, bet tiešām tādas ļoti praktiskas lietas. Un jāsaka, ka projekti nemīl tādas atbalstīt. Vai arī te atbalsti ir tik mazi, ka cilvēki īsti nevar paveikt lielas lietas. Tāpēc, metot arī tiltiņu uz kultūras kontekstu, tas, ko mēs esam sapratuši, ka tieši kultūra vēsturiskā mantojuma sakopšana patiesībā ir ļoti laba atbilde, jo mēs tad kopā rīkojamies un mēs veidojam patriotismu, jo vēl viens būtisks aspekts, ko mēs nedrīkstam aizmirst,
ir lokālais patriotisms un vietas patriotisms un tāda vērtība orientācija, jo krīzes situācijā vai es palīdzēšu kādam citam, vai, pieņemsim, militāra apdraudējuma gadījumā, vai es piecelšos aizstāvēt savu valsti, tas būs vērtību jautājums, ne tikai prasmju jautājums. Tāpēc īstenībā tas kultūras konteksts noturības veidošanā ļoti, ļoti liels. Tad es arī saklausīju to, ka tu minēji, ka atslēga ir procesā. Un kultūrā vispār mums arī kā pašvaldībai, kā Valmieras pašvaldībai un kā Vidzemes reģionam ir svarīgi lēnām pāriet no tādas pasākumu domāšanas uz procesuālu domāšanu. Gan kultūras norisēs, kur notikumi tiek attīstīti ilgstošākā periodā, radot kopā ar kopienu, gan arī tādā ziņā tas atstāja arī lielāku mēs dabūjam lielāku atdevi, mēs esam sasaistījuši un veidojuši saites savstarpējās ar cilvēkiem, gan institucionālā līmenī, institūcijām ar kopienām, gan arī viņiem savstarpējā līmenī. Līdz ar to tā atdeve ilgtermiņā ieguldīties ir varbūt resursus paņemošāka, bet viennozīmīgi priekš pašām kopienām tas ir vērtīgāk. Nevis tikai pasākums, padzeram pēdam, paklausamies mūziku un ejam mājās. Jā, runājot tālāk par to, kā veicas Rūjienai, ir būtiski minēt, ka šī projekta ietvaros Rūjiena vinnēja šo titulu, sagatavojot sociālās noturības plānu, kas ar kultūras palīdzību spēs saliedēt kopienu. Un tāpēc esam uzrunājuši Madaru padalīties ar šī plāna ieviešanu, kura jau ir sākusies un ilgs līdz pat šī gada beigām un iespējams vēl arī nākamgad. Un redzēsim, kā aktivizēs kopiena, bet varbūt tu vari dalīties gan ar pirmajiem notikumiem, gan arī tiem pirmajiem iespaidiem, kas tev ir radušies šajā laikā. Esam uzsākuši darbu Rūjienā, un pirmais tas lielais mūsu uzdevums ir bijis izveidot darba grupu ar rūjieniešiem, kas būtu gatavi realizēt šo plānu arī dzīvē. Un interesants ir tas, ka mēs sākotnēji uzrunājām konkrētos cilvēkus, kas ir jau šobrīd sabiedriski aktīvi, bet pamazām jau mēs redzam, ka nāk klāt arī jauni cilvēki, kas ir gatavi mesties iekšā šajā projektā un ar vēlmi darboties un realizēt tās mūsu idejas. Jā, sākotnēji mēs iezīmējuši tādas konkrētas aktivitātes, par kurām es mazliet arī pastāstīšu tālāk, bet mēs jau redzam, ka ir tādas aktivitātes, kas nāk vēl klāt, ka mums liekas, ka ir darbojoties ar kopienu vairāk, tu redzi, mums ir tāda ideja, šāda ideja, un tad mēs pamazām sākam šo plānu vēl apaudzēt vēl ar citām lietām. Jo vairāk darot, tu kā redzi, mums ir tāda vajadzība, šāda vajadzība, un tad līdz ar to tas plāns veidojās tāds kuplāks un krāsaināks. Tas ir par darba grupu, bet par aktivitātēm, tad pirmā tā lielā aktivitāte mums ir sakopšanas telka. Ines jau minēja par šo patriotismu un kultūras vēsturisko mantojumu saglabāšanas kaut kādām aktivitātēm. Jā, tad Rīgas ielā 8 ir tāds māju komplekss, kuras ir šobrīd pamestas, bet ar savu lielo vēsturi. Un tad mēs esam izvēlējušos šo vietu kā jauno kultūru vietu Rūjienā, kur tad varētu arī realizēt ļoti daudz šīs kultūras pērles ieceres. Un tad pirmo, ko mēs esam izdarījuši, ir sākām ar sakopšanas talku, kas bija 27. aprīlī reizē ar lielo Latvijas talku. Un tad tur mēs sagrābām šo teritoriju, ievilkām lampiņas, tad sākām taisīt palešu krēslus un galdus. Un tad, tas bija tāds mazs iesākums, bet doma tad tāda, ka mēs pamazām arī vēl turpinām, jo mēs vienā dienā, protams, šīs visas labiekārtošanas darbus vienkārši nevarējām veikt. Un tad līdz ar to tad mēs pamazām vēl turpinām labiekārtot, un tad ar domu, ka drīz jau to būsim izdarījuši. Un tad nākamās aktivitātes ir tāda maza izstādīta ir plānota maza izstāde par Rīgas ielu 8, kurā tad varēs redzēt attēlus par šo vietu, kā tad viņi izskatījusies ir 100 gadus atpakaļ, 50 gadus atpakaļ, un arī šos cilvēkus varēs redzēt, kādi šie cilvēki ir dzīvojuši Rīgas ielu 8. Tad vēl mēs esam ieplānojuši
jauniešu dienu, kur ir tad esam uzrunājuši Rujens skolas pašpārvaldi un Rujens jauniešu centru, kuri tad kopīgi domā šo jauniešu dienu, kur tad viņi būs diskotēka noslēgumā, bet pirms tam tad ir plānota dzīvā bibliotēka, kur tad mēs esam uzrunājuši pašvaldības pārstāvi, influenceri un vēl pāris personāži, kuri vienkārši stāstīs savu stāstu, kā tad viņi ir nokļuvuši līdz šim brīdim no jauniešu vecuma. Nu tā. Tāda maza ieskats. Klausoties tevī, es arī saklausīju, ka mēs runājam par vairākām mērķu grupām. Tie ir seniori, tie ir jaunieši, tas ir pēc tam, es saprotu, ka būs arī sadarbība ar Igauniju, līdz ar to cilvēki, kas dzīvo pierobežā un arī veido savu noteikto kopienu. Tad man ir jautājums Inesei, varbūt, kas ir tās metodes vai kas pēc tavas pieredzes strādā tieši adresējot šo noturības jēdzienu dažādām mērķa auditorijām? Un vai tas mainās? Gan jau, ka mainās, bet kā? Es pierakstīju arī to kā tādu tieši labu praksi ar 3 izsaukuma zīmēm par šo starppaudžu sadarbību. Jo īstenībā mēs šobrīd dzīvojam laikmetā, kurā mēs mīlam vairāk sadursmes nekā sadarbību. Bet, ja mēs runājam par konfliktu novēršanu, jo jebkurš konflikts ir labs, ja viņš ir novērsts, ja? Tad faktiski mums vajadzētu, pareizāk sakot tā, jebkura labākā metode ir vispār konflikta novēršana, nevis mēģināšana viņā noturēt. Un laikā, kad mēs tik spītīgi gribam visu ielikt tādās kastītēs balts un melns un izvairamies no diskusijām, īstenībā šī te būšana kopā dažāda veida cilvēkiem, kurus vieno ģeogrāfiskā vieta, bet viņi varbūt ir dažādi vecumi, dažādas etniskās piedarības, ir veids, kā patiesībā mēs varam meklēt mūsu kopīgās atbildes. Un vēl, kas ir ārkārtīgi interesanti, kas Latvijā nav, manuprāt, īpaši populāri, bet es biju nesen Norvēģijā un biju vienā vietējā muzejā, kur atjaunoja laivas tādi sirmi kungi, kā glaznās ar lielām bārdām kopā ar jauniešiem. Un tāda prasmju nodošana, seno prasmju nodošana īstenībā arī ir ļoti vienkāršs un praktisks veids, jo šajā sabiedrībā, kad, diemžēl, ģimenes mums ir ļoti daudzveidīgas, es nezinu, varbūt tas nav diemžēl, bet tas ir fakts, ja, ka ir varbūt kādi emigrējuši vecāki vai vecāki ilgi ir spiesti strādāt, lai viņi varētu nopelnīt savu naudu, tad tieši šī te starppaudžu sadarbība un mācīšanās un cieņpilna attieksme patiesībā pret atšķirīgo, pret ļoti atšķirīgo, ir ļoti, ļoti būtiska lieta, ko var dot. Bet es pēc tam gribu vienā brīdī atgriezties pie pašvaldības vēl. Madara? Papildinājums par to sākumu, kur es sāku. Par šo virstēmu mēs esam uzlikuši, virstēmu ir satiec savu kaimiņu, ar domu, ka mēs satiekam savus kaimiņus, kas ir Rujens pilsētā. Tad nākamajā līmenī mēs satiekam savus kaimiņus, kas ir Rujens apkārtnē. Un tad trešais līmenis mums ir satiec savu kaimiņu pierobežā un pāri robežai, kas ir Igaunijas pierobeža. Un tad arī mēs esam saplānojuši šos aktivitātes, kas ir vairāk Rujenā tendētas, lai šie cilvēki satiktos un iepazītos, jo mēs, es domāju, ka ir cilvēki, kas nezin, ko mans kaimiņš aiz blakus durvīm dara un arī blakus ielā, varbūt pat nezin, kā viņu sauc. Tad mēs vēlamies, lai viņi tā kā sadraudzējas, appazīstās, ierauga viens otru. Un tad nākamais, ir, mēs vēlamies iepazīties arī ar Rujens apkārtni, iepazīt, kādi cilvēki dzīvo Ipiķos, kādi dzīvo cilvēki Jāros, kādi Vilpūkā. Un tad tur mēs esam sadarbībā ar turismu pārvaldi, tad veidojam tādu kā maršrutu, kur tad šos cilvēkus varētu iepazīt un tad arī aicināt pēc tam, pēc šī lielo aktivitāšu aktīvās daļas, tad aicināsim arī cilvēkus, ka viņi var droši braukt uz Ipiķiem vai no visas Latvijas vienkārši iepazīt arī šos cilvēkus. Un tad trešais līmenis tad ir par Igaunijas pierobežu, no Latvijas puses un Igaunijas puses mēs esam uzsākuši tā kā ekspedīcijas, kur mēs kopā ar Rujens jauniešiem ar mediju pulciņu un ar Annu Paulu Gruzdiņu, kas mums ir galvenā intervētāja, un tad esam braucam uz pierobežu, un tad dodamies uz mājām, kas ir
pierobežā un vienkārši intervējam šos cilvēkus. Un arī fotografējam, ko dara šie mediju jaunieši. Un tad doma ir tāda, ka 23. augustā Unguriņos būs izstāde. Izstāde ar fotogrāfijām un stāstiem par šiem pierobežas cilvēkiem. Gan Latvijas pusē, gan Igaunijas pusē. Tā, lai mēs tad viņus redzam un dzirdam. Jā, Inese droši. Bet, man patīk šī ideja par kaimiņu iepazīšanu, jo, ja mēs runājam par sociālo noturību, tad sabiedrībai krīzes situācijā ir viena ļoti nozīmīga loma palīdzēt cilvēkiem no tā saucamajām jūtīgajām grupām. Tātad tie, kurus varbūt nepamana, varbūt kuri nav pašvaldības redzes lokā dēļ kādiem apsvērumiem, un faktiski cilvēku sev apkārt ieraudzīšana visā to daudzveidībā ļauj arī pēc iespējas precīzāk rēģēt. Piemērs no dzīves arī par to pašu Krusu. Biedrība Tavi draugi stāstīja piemēru, kā vietējā pašvaldības darbiniece, jo darba laiks beidzies, zināja, kur ir kāda kundze gados, kurai iespējams ir ļoti kritiska situācija, jo neviens viņai to jumtu nevar palīdzēt atjaunot. Viņa pati brauca un skatījās un piesaistīja brīvprātīgos, lai palīdzētu, bet lai to mēs varētu darīt, lai mēs varētu palīdzēt šiem cilvēkiem no jūtīgām grupām, kas varbūt jebkas, gan cilvēki gados, cilvēki, es nezinu, ar kustību traucējumiem, māte, kas audzina bērnus viena, piemēram, ja, un mazus bērnus, tad mums viņi vispirms ir jāierauga. Un šāda te ceļošana un braukšana patiesībā palīdz. Un vēl man patika tas teksts, kas tika lietots droši braukt uz Ipiķiem. Un patiesībā tā drošība jau parādās, vai ne? Viņa parādās, pat arī mēs saprotam, ka tas ir droši. Līdz ar to tā noturības konteksts, viņš jau ir pats par sevi tajā visā. Jā, es noteikti vēl vēlos atgriezties pie jautājuma par pašvaldībām un par to, kā pašvaldības varētu savā praksē ieviest šo noturības jēdzienu. Un, protams, tas ir gan pārfokusējot savu veidu, kā mēs strādājam no saucamā augšu uz leju modelis, kas ir top-down. Vairāk strādājam kopā ar kopienu no lejas uz augšu. Tātad radam kopā ar cilvēkiem, dalamies kopā ar cilvēkiem un nepieņemam lēmumus kā indivīdi, bet pieņemam lēmumus kopā. Bet varbūt, Ines, tev ir kaut kādas vairāk komentāru un pieredzi šajā jautājumā, ar ko tu vari padalīties? Atkal reaģēšu jau uz minēto, kas bija kā mūzika manām ausīm, ka plāns aug līdzi vajadzībām. Un jāsaka, ka tagad vairāk strādājot ar vietējām kopienām, man nākas dzirdēt viņu skumjus stāstus, ka pašvaldības patiesībā uztver kā traucēkļus cilvēku aktīvismu. Nu kā, mums taču ir jau plāns, mums viss ir skaidrs, kas jādara, kur kas atradīsies, ko jūs nākat ar tām savām idejām visu laiku. Ja? Un ja kāds nāk ar ideju, tad kādam būs papildus darbs to ideju mēģināt realizēt. Ja, un arī no pašvaldības puses. Un te man jāsaka, ka vietējie ļaudis arī ir teikuši, lai ļoti, ļoti strādā ar pašvaldībām, lai izceļ šādus labos piemērus, kur patiešām šis cilvēku aktīvisms var tikt atbalstīts. Jo pretēji tam, ko tu teici, varbūt nedaudz par to projektu domāšanu un procesu, es gribētu teikt, ka šāda domāšana ir jāmaina pašvaldībai. Bet cilvēki var atļauties iesaistīties arī tikai uz vienu aktivitāti. Ja viņš ikdienā ļoti aizņemts, tad kāpēc gan tās nevar būt, 2 stundas nedēļā vai 2 stundas mēnesī, kad viņš dāvina savas profesionālās prasmes vai savu automašīnu var lietot kādām kopienas vajadzībām vai savu telpu un tam līdzīgi, jo cilvēku resursi ir ļoti dažādi un ļoti ierobežoti bieži vien, ne, jo daudziem ir ģimenes, lielas saimniecības un visādi citi apstākļi. Tāpēc cilvēki drīkst īslaicīgi reaģēt, bet pašvaldībai gan būtu jāskatās uz savu attīstību kā uz nepārtrauktu procesu, kurā cilvēkiem ir nozīmīga vieta. Paskatīsimies uz iedzīvotāju padomēm, cik daudz pašvaldībās tādas ir. Taisnība. Varbūt, Madara, tev ir komentārs par šo, kā jūs izjūtat savu šī projekta īstenošanas gaitā sadarbību ar pašvaldību, gan ar plašākā līmenī, ar Valmieras novadu, gan arī lokāli ar Rūjienas apvienību. Kā un vai politiķi ir gatavi pieslēgties šāda līmeņa projektam un kāda ir viņu attieksme? Šobrīd jau Rūjienā sanāk visciešākā veidā sadarboties ar pašvaldību, jo es pārstāvu šo pašvaldības daļu tieši esmu klāt, bet kopumā tāda attieksme ziņā ir
es teiktu, Rujienas apvienība ir ļoti ieinteresēta veidot šo sadarbību, un viņi ļoti pretīmnākoši ir. Un tāpat arī no Valmieras novada ir. Domāju, ka tur tādas, ka mēs esam ļoti atvērti un ieinteresēti, lai šī kopiena stiprinātos un būtu noturīgāka. Un arī par šīm aktivitātēm un šo noturības jautājumu, tad ko es gribēju pieminēt, ka sākotnēji mums šīs darbības ir vairāk tādas nezinu, tagad laikam termins mīksts šīs darbības, bet projekta ietvaros mēs arī vēlamies uzaicināt ekspertus, kas strādā tieši par šiem noturības jautājumiem ar kopienu un palīdzētu viņiem tad risināt šos kopienas jautājumus un veidot šos ceļus, lai viņi izveidotos kā stiprāk šī kopiena. Jā, bet tad tu mini, ka šobrīd ir ļoti daudz praktiskas darbošanās, un ir plāns, un ir talkas, un ir notikumi, un ir process. Un tad tu minējā, ka eksperti ienāk ar savu teorētisko, varbūt zināšanu bāzi un palīdzību tos ceļus meklēt. Jā, kā tu varbūt saredzi to, projekts beidzās, noslēdzās, visi laimīgi, bet kā ar to turpinājumu? Un vai šīs izstrādātie ceļi arī teorētiski, vai tas ir realistiski? Kā jau Inese minēja, vakarā mēs visi gribam būt ar savām ģimenēm, mēs gribam izsteidzināt suni, mēs gribam braukt uz laukiem un ravēt zemenes un domāt tādā kopienas līmenī. Latvijā vēl joprojām ir diezgan nesarežģīti, bet izaicinoši. Kā tu saredzi šo turpinājumu? Es domāju, ka tas ir diezgan atkarīgs arī no pašas kopienas, no pašiem cilvēkiem, cik viņi būs gatavi, būs atvērti nākt kopā un darboties. Tas man liekas tāds, mēs varam palīdzēt sākt kaut kādas šīs darbības, varam pieaicināt ekspertus, kas palīdz viņiem uzlikt punktus, atrast šīs vājās vietas, atrast tos kopējos mērķus, uzdevumus. Bet pārējais, domāju, ka visticamākais no pašas kopienas ir. Tā kā cilvēkiem, jā. Bet es domāju, ka tas nav nereāli. Es domāju, ka kopiena... Es nedomāju, ka tas varbūt ir 1-2 gadu jautājums. Varbūt tas ir ilgāks laiks, lai viņiem izveidotos šī kopiena tāda stipra. Bet es domāju, ka tas ir laika jautājums. Tad es aicinātu noteikti pakomentēt Inesi gan par šo pilsonisko aktivitāti, kas Latvijā tomēr mēs vēl esam grūžami un stumjami. Tikko atgriezos no Grieķijas tieši šajā jautājumā, un ir super viegli ar viņiem runāt par brīvprātīgo kultūru, jo viņu atbild ir, ka mēs esam sociāli dzīvnieki, un mums tik ļoti patīk socializēties, ka mēs to gribam darīt visur un ar visiem, un mēs gluži nevaram to pagriezt tik viegli uz latviešu mentalitāti. Tā kā varbūt tev ir gan pieredze, gan arī komentāri par to, kā tad varbūt aktivizēties, vai kā tas var palīdzēt sociālajai noturībai kopumā. Un kā mēs varam tikt līdz tādiem ilgtermiņa iesaistes modeļiem. Es domāju, ka sabiedrības procesi iet paši savu gaitu. Un tā lielākā kļūme bieži vien ir, ka mēs gaidām kaut ko vairāk vai mēģinām ietekmēt kaut ko, kā tu arī teici, no augšas. Bet būtībā pašvaldības loma ir radīt tā saucamo spējinošo vidi. Tātad mums ir jārada telpa, lai kaut kas varētu notikt. Un mēs nevaram izmainīt cilvēku rīcības ļoti ātri. Un tad, kad mēs esam veidojuši paši šīs brīvprātīgo kustības krīzes situācijās, tad daudziem cilvēkiem tā ir bijusi pirmā pieredze. Un nešaubīgi, ka cilvēki pieceļas tad, kad, arī no pārmaiņu teorijas, kā mēs zinām, tad, kad ir spiedīga vajadzība, ja, kad tu pats jūti, ka tev ir, slikti vai tu redzi tiešām kaut ko ļoti sliktu, tad tu piecelies un palīdzi. Protams, tā ikdienas palīdzēšana varbūt mums nav tik izteikta, bet es gan arī gribētu varbūt teikt, ka varbūt mums viņi ir savādāk. Jā, mēs neejam uz ielām, tas taisnība, mums laiks augsts ir, lai mēs iet visu laiku uz ielām, ja? Bet toties salīdzinot ar grieķiem, ne? Bet
Bet toties tā kopienas iekšējā palīdzēšana gan, man liekas, ir ļoti klātesoša. Es zinu ļoti, ļoti daudz cilvēkus, kuri viens otram uzdāvina kabačus un tādas lietas, ko mēs varam izdarīt. Un varbūt mums nevajag skatīties uz citiem, bet definēt, kas ir tā mūsu sabiedrības iesaiste un kas ir tā būtiskākā. Un varbūt tādi pavisam mazi solīši un pirmās pieredzes cilvēkiem, pavisam vienkāršas pieredzes arī maina viņu attieksmi, jo saskarties ar pilnīgi citu sabiedrības grupu īstenībā ir ļoti liels izaicinājums, un to arī ir jāmāk darīt, vai ne? Tur var būt dažādi ētiski izaicinājumi. Varbūt, es atceros, kā mums šajā Covid brīvprātīgo kustībā bija cilvēki, kuri teica, ka gribas jau palīdzēt kādam vecam nevarīgam cilvēkam, bet pieņemsim bija cilvēki ar alerģijām, kur izskatījās tieši tādi paši kā tu, tikai tev atverot durvis, un tev liekas, varbūt es esmu lieki palīdzējis, varbūt tam cilvēkam nemaz nevajag palīdzību. Īstenībā palīdzēt ir varbūt viegli no procesa viedokļa, bet mentāli par to iedomāties ir diezgan grūti. Un par to ilgtspēju es domāju, ka svarīgi ir kopienai vienoties par savām prioritātēm un radīt tādas ļoti praktiskas pirmos rezultātus. Jo tad, kad cilvēki redz, kur mēs izdarījām kaut ko kopā, mums ir pirmais solis jau paveikts, tad viņiem rodas ticība saviem spēkiem. Un tad viņiem ir lielāka iespējamība, ka viņi arī kaut ko turpinās, un kaut vai tas būs kaut kāds mazs solītis, bet vismaz kā saka, kaut kas atkal varētu notikt tālāk. Un pat ja arī kaut kas beidzas, tā nav nekāda liela problēma, jo patiesībā varbūt ir zudus aktualitāte, varbūt vairs nevajag, varbūt vajag kaut ko citu. Līdzdalība īstenībā ir plūstoša. Jā, un domājot arī par to, varbūt kā šādus mehānismus vai kā šādu kopienu aktivizēšanu pašvaldības un arī reģions var praktizēt vairāk, vai kā pašvaldības var palīdzēt cilvēkiem aktivizēties. Gan saprotot, ka no augšas uz leju domāšana nestrādā, tad piespiest kādam aktivizēties ir neiespējami un nevajadzīgi. Tad kā varbūt, ja mēs tagad braukājam un redzam un smeļamies šos Skandināvijas piemērus un arī to, kas notiek citur Eiropā, un zinām šīs labās prakses, kā tad ar to dalīties, un arī viens ir dalīties, otrs ir reāli ieviest un patestēt ar šīm vietējām kopienām, ka varētu būt arī šādi. Un kad nekas slikts nenotiktu, ja vienu vakaru nedēļā mēs tiešām satiktos kopā un kaut ko padarītu šīs pilsētas labā. Vai šī kaut kāda satikšanās citu mērķu dēļ. Varbūt gan Inesei, gan Madarai jums ir idejas. Man liekas, ka mums ir jālepojas ar to, kas mēs esam, un man liekas, ka Latvijā mums ir daudz izcili kopienu piemēri. Tad, kad es pirms, manuprāt, tagad jāskaita 13 gadiem pametu savas valsts pārvaldes gaitas un sāku darboties Latvijas lauku fórumā, man aizkustināja katra lieta, ko es tur redzēju, un es gribēju rakstīt stāstus par brīnišķīgajām Latvijas kopienām. Un man liekas, ka tā problēma ir, ka šis viņu darbs netiek novērtēts un netiek pamanīts. Ka tas ir patiesība. Nevis tas, ka mums kaut kas nav, bet mums tas liekas nenozīmīgi pret kaut kādām lielām lietām, kaut kādām lielām naudas summām. Mums tā, arī ekonomiskā izpratne ir mums vajag šos te vienreģus, bet īstenībā mums ir ļoti daudz brīnišķīgi mazi uzņēmumi, kuri kustina vietējās kopienas, kuri uztur ģimenes. Un, manuprāt, arī ir jādomā par šo te ģimeņu kontekstu. Ne tikai kopiena, bet arī patiesībā tāda ģimenes noturība krīzes situācijā ir ārkārtīgi svarīga, un palīdzēšana un šo te ģimeņu vērtību atjaunošana īstenībā arī ir ārkārtīgi svarīga, jo tas, kas, pieņemsim, var piesaukt piemēru, Iecavas sieviešu klubs Liepas, fantastisks piemērs, kur caur paaudzēm sievietes nāk kopā un palīdz viena otrai vietējā kopienā, kad ir kādas krīzes situācijas, dara kopā kaut kādas lietas, un tas ir tas, kā mēs arī nododam, vai ne, tās vērtības savā starpā, ņemot līdz bērnus, mazbērnus. Madara? Es domāju, ka es pievienošos par to domu, ka noteikti vajadzētu dzirdēt vairāk šos stāstus, šos piemērus. Tieši no reģioniem, jo, piemēram, par Rīgu, kur ir šīs kopienas izveidojušās, jau ir vairākas, viņas ir dzirdamākas, bet reģioni īstenībā iespējams ir tādi klusāki. Un varbūt šie pieredzes stāsti arī mudinātu citiem un arī tiešām paskatīties to, ka tikpat labi tiešām šie 10 cilvēki jau sākuši veidot šo kopienu, bet viņi neapzinās līdz galam, ka tā ir tā kopiena, ar kuru var vēl aktivizēt. Strādājot tagad vairāk ar Rujienas kopienu un arī jau arī ar pierobežu un apkārtējām vietām,
Kas varbūt ir tie pārsteigumi, kurus tu šajā laika posmā esi gan pozitīvi, gan var arī mazāk, ar kuriem tu esi saskārušies un kas tev ir licies tāds, es nemaz nezināju, ka šitā var būt vai ir, vai... Mums interesanti parādās šīs paudžu atšķirības kaut kādos jautājumos, kas man liekas ir interesanti. Bet tas ir ļoti normāli, un tas arī ir tas tāds sarežģītais, kā šīs paudžu atšķirības mēģināt tomēr kaut kā savienot kopā un kaut kā atrast to kopējo interesantu, aizraujošo. Un arī, jā, jo tomēr problēmas šīm paudzēm ir diezgan vienādas, man liekas daudzas. Bet no pierobežas man gribās izcelt stāstus. Jo pēc šīs ekspedīcijas bija tāda ļoti, protams, laba sajūta, nevis slikta. Nebija tāda sajūta, ka tu aizbrauc uz pierobežu un redz šīs mājas un cilvēkus, ka tur viss ir slikti. Bet šie stāsti bija iedvesmojoši un bija ļoti interesanti satikt šīs personības un tos viņu tāds kā šos iemeslus, kamdēļ katrs tad arī dzīvo vēl šajā pierobežā, kamdēļ viņš nav aizbraucis projām. Jo, protams, ir mājas, kurās dzīvo cilvēki, un, diemžēl, arī daudz mājas, protams, kur neviens vairs nedzīvo, kuras ir tukšas palikušas. Bet jā. Un arī tas, ka nevis, un arī par pierobežu runājot, ka tur nav tikai cilvēki, kas dzīvo jau gadiem ilgi un kuri mantojuši šos īpašumus. Protams, arī tādi ir, bet ir arī cilvēki, kas ir, pieņemsim, 2 gadus dzīvo šobrīd netālu no robežas, jo viņi ir nopirkuši īpašumu un viņi ir absolūti laimīgi pārvākties no ciemata vai pilsētas uz šo pierobežu zonu. Jā, Inese? Par tiem stāstiem piebilst, ka man liekas, ka tas ir vēl viens noturības aspekts, kurus laikam iepriekš neizcēlu īpaši, bet tomēr man šķiet tas ir svarīgi. Šādi stāsti palīdz uzticēties vienam otram un īstenībā ieraudzīt arī labo, jo man liekas, ka tas, kas ir raksturīgs mūsu laikam, ir tāda neticēšana, neusticēšanās nevienam, visi mēģina mūs apmānīt un tam līdzīgi šīs tādas patiesībā ļoti izaicinoši aspekti, kuri padara mūs vēl nedrošākus un ievainojamākus. Un ja mēs runājam par noturību, tad ir ārkārtīgi svarīgs aspekts ir tā saucamā kognitīvā noturība, jeb cīņa ar dezinformāciju, drošu, uzticamu informācijas avotu radīšana. Kopienā tam ir milzīga nozīme, jo drošs informācijas avots var būt vietējais ģimenes ārsts, varbūt kāds vietējais uzņēmējs, kam cilvēku uzticas. Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, ka šie labie stāsti tiek izcelti, jo viņi veido šo te informācijas noturību un patiesībā mazina arī, kā es minēju, šo te neusticēšanos un manipulāciju ar informāciju. Patiesībā, cik viss ir slikti, jo izrādās, ka ir arī labi, vai ne? Precīzi. Jā, ja mēs tā lēnām apaļojam mūsu sarunu un to, ko mēs šodien esam, man liekas, ļoti vērtīgi arī aprunājuši, un arī klausītājiem būs gan interesanti iedziļināties iespējams šajos iedzienos vairāk, tad varbūt, Madara, tu vēl vari ieskicēt kādas lietas vai konkrētākus datumus, kuri cilvēkiem būtu jāzina, kad viņi varbūt ir gaidīti Rūjienā, varbūt kā ik viens var iesaistīties, tie rūjienieši, kas vēl klausās, un tie valmierieši, kas vēl klausās un ir ieinteresēti kaut kā šajā visā būt par daļu no tā, vai dalīties savos stāstos, tad aicinājums tev to darīt. Tātad tāds pirmais datums, ko es varētu iezīmēt, ir 21. maijs. Rūjienā būs Rūjienas saldējumu svētki, bet saldējumu svētku ietveros tad būs arī Baltijas jūras reģiona kultūras spēles titulu pasniegšanas ceremonija, kur tad Rūjienai tiks pasniegts šis goda zīme ar to, ka viņi ir saņēmuši šo titulu. Vēl tad varētu iezīmēt 10. augustu, ko mēs šobrīd esam nodēvējuši kā hobiju dienu, bet iespējams šis nosaukums tiks mainīts, ar domu, ka mēs vairāk orientējamies uz, nevis vairāk, bet uz vīriešu auditoriju, kur mēs esam uzrunājuši vietējos medniekus, vietējos makšķerniekus,
Un vēlamies šo dienu veidot ar stāstiem, praktiskām nodarbēm, tīri par mednieku jautājumiem, tad ar upes tīrīšanu, kas ir Rūjas upe, gan aizaugusi Rūjienas pusē, un tad varēs arī praktiski piedalīties upes attīrīšanā. Tā, man liekas, šobrīd iezīmējusies tāda diezgan praktiska un gan interesanta diena. Un tad, ko vajadzētu, es domāju, ka piedzīvot un redzēt. Un mēs esam uzrunājuši arī Māru Olti kā dienas vadītāju, aktīvistu, un arī kopienas pārstāvi no Ērgļiem. Un tad vēl mums ir jauna iecerē, ir radusies nedēļa atpakaļ. Tad mēs ejam uz to, ka Rojenā būtu viktorīnas, satiec savu kaimiņu. Un šajā viktorīnā jautājums tad mēs uzticēsim sagatavot vietējiem rūjieniešiem vai Rūjienas apkārtnes iedzīvotājiem. Ar domu, ka mēs caur šiem jautājumiem tad varēsim iepazīt vairāk šo apkārtni, iedzīvotājus un aicināsim viņus aktivizēties arī caur šādām metodēm. Tās ir tādas. Un ja kāds grib nākt kopā un iesaistīties, tad tavs kontakts vienmēr ir pieejams. Pieejams, un arī domāju, arī droši var zvanīt uz Rūjienas kultūras centru un tautas skolu, un pašvaldībā var interesēties Rūjienas arī, un droši var iesaistīties. Mēs labprāt pieņemam jaunus, interesantus un dalībniekus, un droši var nākt ar savām arī idejām un iecerēm. Inese, varbūt tu vēl vari uzlikt tādu cepurīti par to, ko mēs šodien arī izrunājām. Kāds ir tavs iespējas ne par Rūjienu, bet varbūt par to, kā šo dzirksti un dzirdot arī visu to plānoto uzturēt dzīvu? Jā. Tas tāds liels jautājums. Es gribēju vairāk papriecāties par Rūjienu, jo man liekas, ka man būs ļoti labs vēl viens stāsts, ka es runāju par noturību, ko pastāstīt gan starptautiski, gan arī citur Latvijā, jo, kā izrādījās, visi tie mani lielie skaistie koncepti un vārdi patiesībā ir lieliski piezemēti Rūjienā, vai ne? Kaut gan sākumā šķita, kad mēs sākām sarunu, ka varbūt, ka tur nav saistības, bet izrādījās, ka ir saistība. Kā noturēt dzirksti? Droši vien ticēt pašiem sev, kā es teicu, un priecāties par visām mazajām uzvarām, kuras mēs paveicam. Laikam tas būtu tāds. Man liekas, ka nav nekādu unikālu atbilžu, jo ilgāk cilvēki dzīvo, jo tās atbildes īstenībā ir vienkāršākas, man tā šķiet. Tā kā darām, saprotam, ka mēs dzīvojam kopienā ne tikai katrs sev, jo ja mēs palīdzēsim citiem, tad kā cits palīdzēs mums, kad būs nepieciešams. Visi esam būtībā līdzatkarīgi, un tā jau tā Latvija arī stiprāka un drošāka paliek. Super. Es vēl tikai piebildīšu, ka vairāk informācijas par pašu projektu latviešu valodā iespējams iegūt Valmieras novada mājaslapā, sadaļā Baltijas reģiona kultūras pērles, un angļu valodā ir izveidota mājaslapa culturalpearls.eu, kur ir atrodama visa svarīgākā un jaunākā informācija par projektu. Tā kā es teikšu paldies abām šodienas viesēm, un lai jums foršs pavasaris, un lai arī klausītājiem daudz prieka, un satiksim savus kaimiņus šo pavasaru. Paldies! Paldies!